šajā laukā visas stiebra zāles bija izvārpojušas pēc pirmā pļāvuma. Tagad saimnieks jau gatavojās šeit 4. pļāvumam. Viņš vairāk nekā 2 nedēļas atpakaļ viņš ir šeit nopļāvis. Re, kur šī brīža augums, ja? Pēc nedēļas pie šitām temperatūrām un mitrumu te jau būs pļaujams šis zālējs. Kas ir interesanti, šis maisījums ir Bārenbrug Vital Duet. Te var redzēt, ka ir daudz joprojām āboliņu, pārsvarā baltais, bet ir arī sarkanais. Bet no stiebra zālēm šeit pārsvarā ir mīkslapa niedru audzene. Un tā zied tikai vienu reizi sezonā. Viņi izziedēja, tur sanāca tā, ka viņi izziedēja, jā, viņi ziedēja jaudīgi. Un tā arī kāpsies, kāda viņa smuka. Jā. Un šī mīkslapa niedru audzene šogad vairs neziedēs. Un viņš tagad jau nopļauj 3. pļāvu un nebija neviena vārpa redzama. Un tagad gatavojās 4. pļāvumam 31. jūlijā. Ja? Pasties kāds augums, re? 60 cm jau dažās vietās stiebrēni. Un šeit nav nevienas vārpas. Tepat sastāvā ir mazliet airena un arī tā nekur nezied. Respektīvi saimnieki šeit pļauj bieži, pļauj labas ražas, nevis zemes ražas, ap 2,5–3 tonnas sausnes točni katrā pļaumā. Un pļauj salīdzinoši agrā veģetācijas fāzē. Un šis zālējs viņam kalpo 5. gadu šeit. Nu, tā ir ko pamācīties no viņa. Un viņš arī bauda rezultātus. Šobrīd gan govis pārdzīvo karstums stresu vieglāk, jo ir ļoti augsts kvalitātes, ļoti augsts sagramojama barība. Barības devā ir daudz kokšķiedru, bet šī kokšķiedra ir ļoti labi sagramojama un piena izslaukums ir ļoti labs. Tur, man liekas, bija 37 litri vidēji saimniecībā. Kaut kas tāds. 65 vai vairāk procentu rupjā barība. Kopā ar kukurūzas skābarību barības devā lielisks rezultāts. Visiem vēlu to pašu. Čau!